Labrīt visiem! Tātad diena numur 1. Šodienas pirmais izaicinājums ir uzstādi sev mērķi. Tev ir jāuzstāda mērķis, ko tu gribi sasniegt šajās 15 dienās, kad būs izaicinājums. To ieraksti komentāros un ieliec arī sirsniņu. Bet priekš sevis uzraksti, ko tu gribi sasniegt ilgākā laika posmā. Piemēram, šajā mēnesī, 3 mēnešos, pusgadā, gadā. Un svarīgi ir atcerēties, ja tu tici, ka tu to vari, tu to vari. Bet ja tu tici, ka tu to nevari, tu to nevari. Tātad ir tā, ka mums patiesībā Dievs ir devis milzīgas iespējas, milzīgu potenciālu katram vienam no mums. Bet mēs vai nu to izmantojam, vai nu to noliekam plauktiņām, bet mēs katrs varam izdarīt milzīgas lietas. Mēs katrs varam pārmainīt Dieva spēkā visu savu dzīvi par 180 grādiem, bet tur ir vajadzīga mūsu vēlme to darīt un mūsu ticība, ka mēs to izdarīsim. Ja tu līdz šim esi teicis, man tas nav iespējams, tas ir pārāk sarežģīti, tad ļauj man tev pateikt. Sākam ar 15 dienām, un ja tu paņemsi kaut vai vienu šo ieradumu, tas jau būs labi. Ja tu paņemsi 5, es jau ļoti priecāšos par to. Bet ja tu paņemsi visus 15 ieradumus savā ikdienā, tici man, tava dzīve radikāli mainīsies. Tāpēc, kad viss sākas no mazām lietām. Bet, lai mēs sasniegtu mērķi, mums vajag šo mērķi. Lai sasniegtu mērķi, mums vajag uzrakstīt šo mērķi. Mums vajag saprast, uz kurieni mēs dodamies. Nu, lūk, tā kā ieraksti komentārā, ko tu šajās 15 dienās gribi sasniegt, un iesim kopā. Tātad pirmais mērķis, otrais uzraksti, kāpēc tu to gribi sasniegt. Kas ir tava motivācija? Uzraksti 5 kāpēc. Nu, pieņemsim, es gribu izveseļoties, vai ne? Kāpēc tu gribi izveseļoties? Nu, kā, lai atkal labi dzīvot un atkal varētu strādāt un vairs nekas nesāpēt un tā. Bet vai tas ir augstākais mērķis? Bet varbūt tās, kad tu esi smagi teikt, bet varbūt tās, ka tava slimība ir norāde, ka tev varbūt vajag mainīt tavu darba vietu. Varbūt, ka tev vajag mainīt tavu attieksmi pret tavu vīru. Varbūt, ka tev vajag mainīt dzīves vietu. Varbūt tev vajag kaut ko radikālu izmainīt. Varbūt tev beidzot vajag aizbraukt ceļojumā. Jā, kāpēc tu gribi šo mērķi piepildīt? Nu, piemēram, tu gribi teikt, lai es būtu garīgi stiprāka. Jā, labi, bet kāpēc? Kāpēc tu gribi būt garīgi stiprāka? Nu, piemēram, lai es nebaidītos vairāk. Bet kāpēc tu negribi baidīties vairāk? Nu, tāpēc, ka bailes jau nav nevienam vajadzīgas. Jā, bet atkal, ko tu darīsi ar to drosmi, kas tev tiks iedota? Nu tā, atbildi šiem jautājumiem, uzdod sev kāpēc, un tā, kad tu atbildi, uzdod atkal kāpēc, un tā, kad tu atbildi, atkal uzdod kāpēc. Līdz beigās tu nonāc līdz patiesajam jautājumam, bet patiesajai atbildēji, kāpēc tu gribi kaut ko mainīt savā dzīvē. Un ziniet kā, ja mēs patiešām gribam, tad Dievs mums nāk palīgā. Bet ja tev trūks gudrības, ko un kā darīt, tad Bībelē teikts, paļaujieties uz to kungu no visas sirds un nepaļaujieties uz sava prāta gudrību. Bet domā uz to kungu visos savos ceļos. Tad viņš darīs līdzinas tavas tekas. Un neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu un vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzinās tavus kaulus. Tas ir Salamana pamācība 3 no 5 līdz 8. Tā kā lūdziet arī Dievam gudrību, ko darīt un kā darīt, lai jūs varētu savus mērķus piepildīt viņa spēkā.
tāpēc, ka viņš mums ir devis milzīgu potenciālu. Mēs no tā izmantojam tikai mazu daļiņu. Viņš grib, lai mēs izmantojam visu, ko viņš mums ir devis. Mums ir tik daudz smadzenes iedotas, mums ir tāda gudrība iedota, mums ir tādi resursi iedoti. Tas viss ir mums. Bet mēs pieķeramies kaut kādām maznozīmīgām lietām, mēs pieķeramies kaut kādām zemišķām lietām, kas mūs velk uz zemi. Es aicinu, ka tas mērķis, ko tu izvirzi, ka tas ir daudz augstāks. Augstāks par tādu mērķi, kas tev bija līdz šim. Augstāks kā vienkārši izskolot bērnus, kas arī ir svarīgi, bet kāpēc tu gribi izskolot bērnus? Nu, lai viņi varētu dzīvē būt, bet kāpēc tu gribi, lai viņi dzīvē iet, ko tu gribi? Nu, visur paprasti sev, kāpēc. Un velti tam laiku. Neesi vispārīgs, velti laiku, pieraksti un saka, lai Dievs tev dod gudrību. Gudrību, ko rakstīt. Tā kā šodien tāds viegls izaicinājums, viegls uzdevums, bet pēc 15 dienām es jums prasīšu, vai kāds no jūsu mērķiem ir piepildījies un kā tas viss rezultējies ir, vai kādi rezultāti. Tā kā lai svētīga diena un rakstam mērķus un gatavojamies rītdienas izaicinājumam. Čau!